Visiem bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi reizi gadā jāveic profilaktiskās veselības pārbaudes. Par valsts līdzekļiem pārbaudes veic Bērnu slimnīcas sporta medicīnas centrā. Centra filiāles atrodas Valmierā un Daugavpilī. Valsts apmaksāta medicīniskā pārbaude tiek nodrošināta sportistiem no 10 līdz 17 gadiem un jau no 8 gadu vecuma tiem, kas nodarbojas ar daļslidošanu, sporta dejām, mākslas un sporta vingrošanu. Uz pārbaudēm var nākt individuāli vai grupā treneru vadībā. Bērnam jābūt reģistrētam kādā no sporta skolām, pulciņiem vai sporta klubiem. Līdz jābūt personu apliecinošam dokumentam, sporta tērpam un urīna paraugam analīžu veikšanai. Vispirms tiek veikts asins analīzes, apmeklējuma beigās jau ir rezultāti. Analīžu rezultāti parāda, vai sportistam nav paaugstināts cukuru līmenis, vai neparādās anēmija, iekaisīgi procesi. Katru gadu jānosaka mazā sportistu garums un svars. Tauku kroku mērījumi parāda, vai bērnam nav pārāk mazs svars vai arī pretēji aptaukošanās. Ja nepieciešams, sportistam jāveic bioimpedances tests, kas parāda ķermeņa uzbūvi. Visiem jāveic tests ar dinamometru, lai noteiktu statisko roku spēku. Lūknības testa rezultātus nevajag salīdzināt. Katram vecumam un arī dzimumam normas ir atšķirīgas. Roku kustības ātruma tests ir nozīmīgs tiem, kas trenējas basketbolā, tenisā, galda tenisā un citur. Ar flamingo testa palīdzību novērtē ķermeņa līdzsvaru. Lēcienu testā novērtē atspērienu un tālumu, šādi nosakot eksplozīvo spēku. Īpaši svarīgi šie rādījumi ir tiem, kas trenējas vieglatlētikā un mākslas vingrošanā. Ar ķermeņa spēka testu izvērtē vēdera muskulatūras trenētību. Visiem sportistiem pārbauda redzi. Kāriens saliektās rokās funkcionālā spēka noteikšanai. Pēc testu pabeigšanas visiem veic elektrokardiogrammu miera stāvoklī. Kardioslodze augstskrejienā jāveic tiem, kuri vēl nav augumā sasnieguši 1,50 m. Kardioslodze uz velotrenažiera jāveic tiem, kuri ir garāki par 1,50 m. Pēc slodzes vingrinājuma atkārtoti veic kardiogrammu. Svarīgi, vai pēc kardioslodzes neparādās kādas sirds asinsvadu sistēmas problēmas. Pienācis laiks konsultācijai ar sporta ārstu. Pēc testu, analīžu rezultātu un slimību vēstures izpētīšanas ārsts veic vēl dažas pārbaudes. Plantogrāfija, jeb pēdas stāvokļa pārbaude ļoti svarīga hokejistiem, daļslidotājiem, mākslas vingrotājiem un citiem sportistiem. Sporta ārsts izvērtē muguras stāvokli, pārbauda stāju, locītavu stāvokli, izklausa elpceļus, izpalpē vēderu. Sportistam izmēra asinsspiedienu un pārbauda sirdsdarbību, veicot funkcionālo testu. Pēc pietupienu veikšanas asinsspiedienu un sirdsdarbību pārbauda atkārtot, lai noteiktu, kā organisms atjaunojas pēc slodzes. Slēdziens, kādā režīmā bērns drīkst trenēties, kā arī rekomendācijas, tiek sagatavotas trenerim un vecākiem. Ģimenes ārstam tiek sūtīta izziņa par bērnu kopējo veselības stāvokli. Kopumā apmeklējums ilgst 1,5 līdz 3 stundas. Sporta medicīnas centra jaunajās telpās grupas biedrus var sagaidīt atpūtas zonā. Gaidām Bērnu slimnīcas sporta medicīnas centrā.